Mēs esam biedrība Jēkabpils mantojums, un mūsu galvenie jautājumi ir, kas saistīti ar kultūrvēsturisko mantojumu. Tā būtu mantojuma apzināšana, aizsardzība, popularizēšana un, protams, ar to visu saistīta pētniecība. Biedrībai šogad apritēja jau 10 gadi, kopš mēs pastāvam, un sanāca kopā cilvēki, kuriem šis kultūrvēsturiskais mantojums likās svarīgs. Un viena no lietām, kas mūs uzrunāja, bija faktiski 2 koku arhitektūras nami, kuriem draudēja nojaukšana. Un faktiski mēs iestājāmies, lai šie nami netiktu nojaukti, un faktiski tas bija viens no iemesliem, kāpēc tika arī faktiski nodibināta biedrība. Tātad mēs cenšamies pievērst sabiedrības uzmanību tām vērtībām, kas mums pilsētā ir, šim kultūrvēsturiskajam mantojumam. Lai tas nonāktu līdz sabiedrībai, mums jāizdara daudz soļi, daudz lietas. Un tāpēc tiek rīkotas arī jau kā gala rezultāts tiem pētījumiem. Tās ir kaut kādas izstādes, ir kaut kādas pastaigas, tās ir ekskursijas, izzinoši braucieni, lai to cilvēku varētu, kā saka, iesaistīt tajā lietā un radīt viņā interesi.